Partija bombas, es gaidu tevi savā pasākumā, varbūt kādu kokteili uztaisīšu pa brīvu. Es varu darbu izpildītājs. Es esmu atbraucis, salietu un aizbraukšu. Bet tas nav? Aiz bāra, tev ir ha, kaut kāds tur kokteils, fokus, es varu kādu triku uztaisīt, māzu, performu, bet tev neviens cilvēks negaidīs 8 minūtes kokteili. Wow! Kā viņš to izdarīja? Parādīs vēlreiz. Jebkurā pasākumā tas pirmais sākās ar bāriņš, pirmais dzēriens, un te ir tas moments, ko ja es nelietoju? Ko es paņemšu ūdeni, tā kā loks? Nu ko, labdien, dāmas un kungi! Šodien lielais notikums podcasts, un šodien pie mums ciemos neviens cits kā Linards Grundmans, kas mums ir viens no Latvijā laikam jau labākajiem bārmeņiem. Prieks. Un es saprotu, ka tu esi arī hokejists, un tev ir arī savs bizness attiecīgi, un šodien mēs parunāsim par daudzām interesantām lietām, kas ir, mēs jau pirms tam jau sākām runāt, kas notiekās ar bāra industriju, kas ir ar vecrīgu, kas ir ar daudzām citām lietām, kas ir ar šoviem un tā. Bet jā, sāksim mēs mazliet par tevi. Man saka, ka tu esi internets mums saka, ka tu esi ļoti talantīgs hokejists. Bijis noteikti, vai esi vēl joprojām? Jā, čau visiem vispār. Jā, hokejs, tā ir mana kaislība, un tagad tūlīt jau būs pasaules čempionāts, un nevaru sagaidīt to visu. Tas ir liels notikums, jo pats esmu nospēlējis no bērnu kājas 8 gadiem hokeju. Okay. Profesionāli. Grūti tā nosaukt, varbūt profesionāli, jo pēc 18 mani ceļi beidzās, tajā tikai turpinājās entuziastos, bet tā disciplīna, ko es ieguvu no hokeja dienā, treniņu procesu, to es pārliku uz bārmeņošanu un ikdienas biznesu. Un tad ir arī bārmeņu darbs, un ir tāda lieta, kā flyerings, laikam, es saprotu, vai kaut kāds lidojošās tējas, man teica, kad esot. Izstāsti, kas ar to ir? Pirmā kārtām, tā flyers, jeb šo māksla, viņu varētu devēt par, bārmeņu sports, jo bārmenis iedalās vairākās kategorijās. Flyer bārmenis ir show bārmenis, un tad ir, protams, ir sommelier, ir vīnziņi, ir baristas, kas vairāk ar kafiju darbojās. Un mans novirziens ir flyer bārmenis. Flyer, tas tā kā, nezinu, tā ir tāda kā lai to viegliem vārdiem pateikt, lai cilvēki saprastu, exhibition, māksla, parādīt no mazumiņa kaut ko lielu, jebšu vai vienkārši taisot dzērienus, izklaidēt viesus. Tas ir radies no Las Vegas, nācis, starp citu, šī māksla. Un varbūt daudzi ir redzējuši filmu Kokteili, kur Toms Krūzs galvenajā lomā atveidoja bārmeni un tieši elementus flyer izmantojies bāru un tādā veidā piesaistīja uzmanību bāram. Un arī nospēlnīja vairāk tējas naudu, bet tā ir tāda liela izklaide, un tas viss kaut kā arī mani ievilka tajā visā procesā, jo es, kad sāku bārmeņot, es uzreiz domāju, es gribu atšķirties ar kaut ko. Es negribu būt parasts, kā es devējs salējais. Vienkārši viskiju kolu, jebkurš vāk uzjaukt, un tas... Nevisi, man liekas. Varbūt būs tikai kola vai būs tikai viskijs, bet tomēr kaut kādai mākslai jābūt, un katrs mēs savā nozarē ar kaut ko atšķiramies, un tev ir jābūt atšķirīgam, lai tu būtu pamanāms, un tad es izvēlējos šo ceļu, būt atšķirīgs ar mākslu, šovu mākslu, mētāt visu kaut ko, daudz un dažādus trikus taisīt, lai piesaistītu sev uzmanību. Es sākumā domāju, kad es sāku mācīties viesmīlības sfērā vispār, es sākumā domāju, ka to dara pilnībā visi bārmeņi, ka visi kaut ko mētā, bet bieži vien ir tā, kad atnāk pie tevis bāru, parāda kādu triku vai vēl kaut ko, cilvēkiem ir kaut kāds priekšstats, nezinu, no filmām, no seriāliem varbūt kaut kur bijis, un arī man tāds priekšstats bija. Protams, kad laikam ejot, iedziļinoties, tas nav tā vienkārši. Tas ir mega smags treniņu process dienā, sākot pa 6-8 stundām katru dienu, pat grūtāk nekā hokejā. Un hokejs man iedeva to disciplīnu,
šim treniņu procesam, ko sauc par flyer barmenis, šo barmenis pievērsties nopietni, disciplinēti, iet uz zāli un, vienu kustību miljonus reizes atkārtot, lai tev viņš perfekti sanāk. Tur izmetiens tāds. YouTube mums tagad ir pieejams ļoti daudz dažādas idejas. Skaties, mācies un trenē savu koordināciju. Un pēc tam to visu liec kopā. Un jo tu lielāku pārliecību par sevi iegūsti, jo vairāk tu vari pēc tam parādīt arī uz skatuves, vai, kā es to dēvēju, katru dienu uz skatuves, tu esi arī ikdienā bārā strādājot. Jā. Un tā, es domāju, par šito mēs mazliet vēl paturpināsim. Mēs parasti katru podcastu sākam ar iepriekšējā viesa jautājumu. Un iepriekš mums viesos bija tāda forša grupa, Subscriptum saucās. Un mēs ir tā interesanti parunājām par daudzām lietām. Beigās nonācām pie viena tāda jautājuma. Tas jautājums tā ļoti, ļoti vienkāršojot mums kristalizējās par ko. Kas ir pasākumu nozars pārstāvs, kurš tev besī? Besī. Jā. Labs jautājums īstenībā. Mēs gribējām tā kā noformulēt, kā tas būtu īsi un konkrēts. Besī daudzi, un vajag grūti būs uzskaitīt visu. Es jau varu, lai mazliet vēl padomāt, kurš tā, teiksim, besī. Es varu tev izstāstīt. Man, piemēram, besī pārtībombs. Ir tāds čalis, kas vienkārši visu laiku iet no viena pasākuma uz otru, tikai lai pāēst un padzert. Es esmu tādu filmu redzējis, kur bija 2 džeki, kuri staigāja pa kāzām, koļīja meitenes un ēd pa brīvu. Principā tas pats, tikai, es šaubos, viņam sanāk, baigi kādu meiteni tur sakarīt. Beigās bērēs, koļīja meitenes, gāja no kāzām uz bērēm, gāja. Bet es zinu, kad ir kaut kādi... nebija dzirdējis tagad. Ir kaut kādi apsargi vai organizatori, kas zina to čali, viņi vienkārši viņi ierauga, viņi dzana ārā. Bet es nezinu, kādā veidā viņš laikam atrod, kur ir kaut kādi bezmaksas prezentācijas pasākumi vai kas. Un tev viņš staigā no tie pasākumi. Un tēlo tādu zolīdē, Nē, viņam vienalga, viņš vienkārši aiziet visi jau viņu zina. Viņi nemet ārā jau uzreiz jau stokā ieraugot. Ja visi viņu jau zina, tu jau reka viņu atpazīst. Ne visi zina. Es nezinu, pieņemsim vēl. Partija bombzis gaida tevi savā pasākumā. Varbūt kādu kokteili uztaisīšu pa brīvu. Bet besī, zin kā, es parasti nekoncentrējos uz tiem cilvēkiem, kas man besī, jo es zinu, ka es varbūt esmu viņiem priekšā. Bet noteikti man besī, tā vispārēji, ja runājam par sfēru, man besī, kas dempingo cenas mūsu sfērā, ir sevišķi, kas bārmenis, kas paņem no savas virtuves kaut kādu sviestu nazu un domā, ka ir beigies bārmenis. Vai es nezinu, vēl pat tas, ko es teicu, salējais. Varbūt tas skan augstprātīgi, bet citreiz runājot par globāliem pasākumiem, lieliem pasākumiem, kur prasa pieredzi un prasa kvalitāti, un citreiz, kad tu padzirdi kaut kādu piedāvājumu, kāds ir saņēmis no kaut kāda tāda bārmeņa, liekas, Dievs, labāk, nedara. Okay. Es zinu to backstory, es zinu, mēs citu zinām. Yeah. Es domāju, ka jūsu pasākumu organizēšana arī jūs zinat ļoti daudz citus. Un te ir tas, bet tā konkrēti, man ir viens stāsts, viena sieviete, kas man jau nonākusi melnajā sarakstā, Okay. Kas besī, es negribu minēt vārdu, varbūt uz aizburta viena tāda sieviete, kur, varētu teikt, negodprātīgi. Kas viņa ir, tā kā organizātori? Jā, pasākuma organizātori, ne liels, bet, ne liels vārds varētu teikt tā, bet ir visādi, kas mūs aicina, un mēs parakstamies uz visu, un protams, vienmēr un visur ir vajadzīgi priekšamaksas, tagad to es arī saprotu, un, vismaz par daļēju pasākumu, vai par šovu izpildi, un, tur tās organizatoriskās lietas tik haotiski gāja, tā, kad, neatrunāts kaut kādas lietas nāk klāt, tur detaļās negrib iedziļināties, bet, tāds vistrakākais bija tas, kad atlikumu par izdarīto darbiņu, es gaidīju kaut kādus 2 mēnešus, man liekas, Okay. Visu laiku rakstot, un tev saka tas, un tas šitas attaisnojums šitāds, tas ir tāds besī. Un man viens ziņa diktors besīgi, kurš nenormāli uzspīlēt, rāda kaut ko, jā, ir tāds. Okay.
Es negribu nomelnot nevienu cilvēku vai kā, jo es jau teicu, es skatos uz sevi, uz saviem darbiem un, mums katram kāds besi, un visiem nepatiks. Bet sveiciens visiem ziņu diktoriem. Ir arī forši ziņu diktori, kas mums visiem ļoti kas patīk. Pārāk uzspīlē. Ziniet, šodien mums ir noticis. Es nevaru paskatīties. Sežots. Nē, viņš jau nav tāds. Nē, viņš ir ok. No jaunajiem viens. Bet tu stāstīji, tu tikko minēji par to, ka tev besi tie attiecīgi bārmeņi, kas dempingo cenas. Izstāsti, ko nozīmē dempingot cenas? Cik ir jābūt normālām cenām? Kā vispār veidojas bāra cenas un kas ir tas, kas ir demping jau cenas? Pa kurām nevajadzētu varbūt strādāt. Citi varbūt nemaz nezinu, ka viņi pa pārāk zemiem cipariem strādā un... Te ir tāds, mēs nesen īstenībā ar kolēģi runājām par šo, kad ir jau kaut kāds standarts vidējais, varbūt pēc kā mums mēraukla ir, bet mēs jau arī kādreiz bijām jaunie censoņi. Un kas bija gatavi iet uz jebkuru pasākumu, kad tikai samaksās kotleti tur, nezinu, Būs pat vairāk ne tikai pusdienas. Jā, un tad izrādīt savu centību, lai tevi pamanu vien vairāk. Kaut ko ir jāsāk, protams, es saprotu to. Bet ir cilvēki, kas strādā gadiem. Gadiem. Tu saproti, viņš ir jau old school bārmenis, kā mēs smejamies, vai vispār vairs netrenējās un savu mākslu nepilnveido, neuzlabo neko savā servisā, jo ar katru gadu es uzskatu, ka tev ir jāaug kaut kur, tev ir bišķīti jāpieliek, tev ir jābūt interesantākam. Ko bārā var uzlabot visu laiku? Noteikti kokteļu piedāvājums tas ir, bārmenis, kokteļu piedāvājums tas ir jāiet līdz tendencēm. Cevišķi mūsdienās ir ļoti liela tendence izvēlēties bezalkoholas kokteļus cilvēkiem, kvalitīvus bezalkoholas kokteļus. Tagad mūsdienās ir tik daudz bezalkoholas alkohola atdarinātājs, smieklīgi skan, bet vai arī daudz dažādi interesanti produkti, pasniegšana. Un pats galvenais, es saku, kad labs bārmenis sākas ar to, ka viņš vienkārši labs cilvēks. Pozitīvs, atvērts, smaidīgs, jo tu, dzēriens varbūt vienā brīdī ir sekundārs, jo sākumā tu esi tā seja, tu esi, kā daudz saka, bārmenis ir psihologs, bārmenis ir cilvēks, ar kuru tur var atvērties, parunāt un tā tālāk. Un tu zini to pieredzi, kad citiem cilvēkiem viņi ir tur, kā viņš ir, varbūt ir bijis riebīgs, viņš ir iedomīgs, augstprātīgs, ikdienā, un tad tur izvēlās varbūt kādu, vai arī, vai viņš, tu zini, ka viņš tirgu ir ilgi, pasākumu biznesā, bet viņš neko nav pamainījis, viņš nekur nav, viņš tur, kur brauc ar to savu vienu nazi sviestu, vai ar vienu savu kūlerīti ar ledu, un tā ar brauc. Un viņam ir labi, viņš tur strādā uz galdiņa, parasti galdiņu, un izstās ar apkraus ap pudelēm, viss tur nesmuki izskatās, vizuālais nav padomāts, un tā arī brauc. Un, protams, ka viņš vienmēr varēs iedot zemāku cenu, tāpēc, kad viņam nav jāņem varbūt pat buss, pieņemsim, lai visu aizvestu. Tas ir jau sākumā ar transporta izmaksām, viņam varbūt pat nav. Paņem galdiņu, kas ir uz vietas, tur pat uzliek kaut kādu galdā. Viņš pat paprasīs viesnamam, tu nav kaut kāds palaks, ko uzklāt uz galda, es te pat pastrādāšu, es esmu bārmenis, tā mēs arī varam. Man arī, starp citu, pusbrālis precējās, viņš man būs bārmeņi. Es, man jau tas profesionālais idiotisms ir, vajag apskatīties uz tiem bārmeņiem. Meitenīt, uz galdiem strādā, labi, dzērieni, es nepiekasos tur dzērieni, kā ir, tā ir, dzeram tīrajā, dzeram netīrajā, dzeram proseko šodien, whatever. Bet, kad tu ieraugi, man būs bārmene, kāzās, un tā bārmene tur ar kaut kādu parastos upes karoti liek ledu iekšā glāzēs, viņai nav no kā nomērīt, 40 ieliet, viņa paņem lielo kaut kādu, ar ko miltus. Varbūt tur, viņa uz aci ar tu nevar ieliet, tāpēc, ka tev nav geizer, viņa jau pat nezin, kas ir geizers, pudelē. Bet var jau bez geizera. Nē, var, bet tur, bet tev jau ir jāzina, kā. Bišķi tomēr zin, kā prasās to. Un, tādu, bet saprot, viss jau ir atkarīgs no pasākuma budžeta. Te ir tāda,
Jābūt ļoti korektam pret to, kurš dempingo, kurš var atļauties. Ja? Viņš nevar atļauties tur augstas klases bārmeni, bet viņam vajag kaut kādu. Bet tajā pašā laikā citreiz tu skaties uz pasākumiem, kur cilvēki ir iztērējuši jēziņ kādu naudu par dekorācijām, skaistiem galdiem, un tad vienkārši tāda kolas pudeli dunkš virsū. Ja? Briesmīgi, tas ir briesmīgi. Un tāpēc tu maksā par bārmeni, kurš tev uztaisa atsevišķu spotiņu, kas ir skaists, zolīts bārs. Un bārs ir, tu jau pats zini, biežākā tikšanās vieta, iepazīties savā starpā pasākumā, vēl kaut kas, labākās sarunas notiek un tā tālāk. Un arī, protams, tā personība aiz bāra, tas ir ļoti svarīgi, cik tu esi atvērts. Jo tev katru reizi ir cits pasākums, citi cilvēki nāk un tā tālāk. Es man liekas, es pat pamanīju to, ka ne tikai bārmaņiem, bet vispār visam, tā teikt, stafam, visi, kas strādā konkrētajā pasākumā, ir nenormāli forši, ja tas cilvēks jau pašā sākumā jau ir ļoti tāds atvērts, pozitīvs un vienkārši labs cilvēks, tā kā tu saki. Labi balīti izveidojās kopā. Es teiktu to, ka, ja tu atrodi to foršo kombināciju, tur tas rezultāts vispār ir, man liekas, superīgs. Tāpat kā mums bija vasarā vienās kāzās tā, ka mums vienā mirklī viesi nāk klāt un saka, hei, mēs varam ar jums, mēs ar organizatoriem tur un visiem fotogrāfiem un DJiem un tā tālāk, mēs vienkārši visu laiku rācam par kaut, tā kā pozitīvā nozīmē mums visi grib draudzēties. Visu laiku, tad tur notiek kaut kāds actions tur stāvlākumā, tad ir vēl tad ir kaut kas starp fotosesijām un tā. Mēs viens otru tā kā papildinot uztaisījām, nenormāli tādas pozitīvas foršas. Tā nepiespiestā sajūta. Kad cilvēks jūtās, ka tevi viņš jau ir redzējis ilgus gadus tur, un viņam nav tā ievilktā sajūta, jo visi, ja tā diena, pieņemsim, kāzāts sevišķi, viņš tur sastresojies vēl kaut kā, un ja vēl būs tādi ārpusē, vai tur būs, pieņemsim, bārmedis, ko es zinu, še, nokārtu galvu, ko tu gribi, ko tu dzersi, ko tev? Tas jau, ka tev nav atvērtības, ka tu esi izpildītājs, darba izpildītājs. Es esmu atbraucis, salietu, un aizbraukšu. Bet tas nav tā, ka tas būtu, pieņemsim, kaut kur, tā kā kādā vecrīgas pagrabiņā, kur vienkārši cilvēku baigi nenāk, un tad cilvēkam vispār jau tur, viņš tik skaita stundas, ka tik ātrāk laiks paies. Atšķirībā kāds ir darbinieks, jā. Bet es uzskatu, pasākumu industrijā tāds nedrīkst vispār strādāt. Jo, cilvēkam tie ir svētki. Bārā ikdienā varbūt viņš aizgājis ir savus bēdus noslīcināt vienkārši par kaut ko, nezinu, bet pasākumā visbiežāk cilvēki kaut ko svin. Kas tev prāt ir vecrīgi notiek? Vecrīgi īstenībā man neliekas, kad daudzi pieskarās šai tēmai, kad vecrīga tur ir pamirusi vēl kaut kā, man neliekas, ka viņa ir pamirusi, vienkārši viņa ir, kā saka, varbūt ieelpo nedaudz. Bišķīt pirms kaut kā atkal kaut kāda jaunā buma, jo man labs pazīstamais draugs atvēra pirms gada bāru vecrīgā, un es viņam teicu, vecīt, vecrīgi tur, visi runā, ka vecrīgi kaut kas, visi ir visādi kvartāli, tas ir topā tagad mums, un vecrīgi kaut kā, piemirst. Bet par to runājot, nav tā, ka, ja kādreiz cilvēkiem bija paradums iet uz tiem mazajiem veikaliem, piemēram, uz Brības ielas tur tālākās daļas, kur bija visi tie mazie veikaliņi, tur ēstuvītes un tā tālāk, tad tagad visi iepērkās lielveikalos, aizbrauc turien, tur tā viss ir, un tā, vai viens vai otrs vai trešais. Paradumi mainās noteikti. Tad varās vēl viens lielveikals soļā. Tad varbūt, ka no vecrīgas visi tā kā tieši, grib kaut kur mazliet ārpus tās vecrīgas. Tas Covid mums iedeva savu, protams, cilvēki vairāk grib kaut kādus ārpus Rīgas bāriņus vai kaut kādus secret spotiņus vai krodziņus vai braucot pie dabas. Daudzi atkal sākuši kaut ko eksperimentēt mājās, grib paši kaut ko gatavot un mazāk iet vispār ārā, vispār procentuāli, kā bieži vien tas teiciens, ka mēs bijām jauni, ka mēs devām pa bunģām, tur rīktīgi tusējām, balējāmies, klubi bija pilnats uz just like, bija just vienkārši līdz 6 rītā, devām uguņus. Pilns ar cilvēkiem, visu. Tagad tu pasties uz tiem klubiem, kas ir klubi, vai bāri vecrīgā, viņi neliekas tik pilni, un arī tiem jauniešiem ir citas tendences, varbūt viņš dabūna to lielo
barību socializēties no telefona, kur ir Instagrams, TikToks, un ka viņam vairs neprasās iet tik ļoti ārā runāties ar kādu. Viņš tur laivā parunā ar kādu TikTokā, un viņam ir labi. Bet runājot, atgriežoties pie tās tēmas, neizstāstīju par kolēģi, kurš atvēra bāru Vecrīgā. Gads gandrīz ir pagājis, un es teikšu, es viņam pateicu, vecīt cepurnost. Ļoti labi. Okay. Ļoti labs koncepts, viss, un viss iet, un viņš saka, tur visi pārējie var čīkstēt, viss vienkārši ir darīšanā. Viņi dara, viņi strādā. Kur ir tā panākuma atslēga? Man liekas, arī daudz atkarīgs no saimniekiem un tavas vīzijas. Redzi, bieži vien bāri atverās arī, es esmu rakstījis pat privāti Instagramā kaut kādam bāram, es rakstīju, mīļie cilvēki, pakonsultējieties, pirms varat kaut ko vaļā. Pirms tu palaid kaut kādu kokteili, ja tev vispār nav zināšanas par to, pakonsultējies ar cilvēkiem, kam ir, kas rubī fišku tajā visā, virspusē, jo, jāsaprot nedaudz par kokteļiem, jāsaprot vispār par viesmīlību, jāsaprot vispār, kas ir, ko bārs kā tāds risina, ko bārs piedāvā, kaut kādas specifiskas lietas, cēnu politika kaut kāda jāsaprot. Ko es vēl tā uz ātro? Un tās lietiņas, un šie cilvēki arī konsultējās ar mani, ar mani konsultējās pašā sākumā, lai neiebraukt kaut kādā sauzās, jo, pirmo iespēju baigi ātri sačakarēt arī, un pēc tam otrais varbūt pat nepienāks. Un tie cilvēks ir ienācis tavā vietā, tu atvērs bāru, ja sevišķi kāds investors ir izdomājis, man nav kur naudu likt atvērš bāru, un viņš tur bieži vien neizdzīvo, nezinu. Cik es esmu redzējis, ir arī bijušas vairākas vietas, kur, piemēram, atver kādu vietu, tīri priekš savējiem, tā kā tu saproti to, ka to naudu netaisīs, bet tev, teiksim, ir varbūt tur 5 citi biznesi, kas ir tāds labs atbalsta punkts, kur vienkārši brīvā veidā ar savējiem satikties. Nepiespiest, un beigās tas ir tāds forši nepiespiest vietiņu, kur tu priekš sevis taisi. Lai tev būtu, kur aiziet. Un beigās izrādās īstenībā labs bizness, varbūt. Pieminējies arī par to, kad ir tādi varbūt interesantāki koncepti vai padomā pie tās vietas. Es esmu redzējis kaut kur tiktu kā droši vien Ņujorkā vai Japānā, vēl kaut kur ir tādas slepenās vietiņas, kaut kādas interesantās, kur aiz kaut kādām tur, spoguļiem vai citām tur durvīm, kur ir, tāds, secret bārs kaut kāds. Jā. Kas ir varbūt tādas, varbūt interesantākā vieta Latvijā vai ir mums kaut kas tāds vispār uz to pusi? Ir pāris bāri. Es konkrēti neminēšu, bet ir pāris bāri ar tādu pieeju. Cik slepeni viņi ir? Nē, tas pats bārsīgs, viņš ir tāds uz to pusi. Es visu laiku aizmirstu, kā bāri iedalās vairākās. Ir lounge tipa bāri, ir karokas bāri, ir klubi. Secret bārs. Es aizmirstu visu laiku to nosaukumu, kā viņas dēvē. Un te ir daudziem cilvēkiem patīk būt tādi, ka viņš tā kā, bišķīt no visiem, no tās masas, cilvēku masas, ka viņš zina kaut kādu baigi labo vietiņu tur, kur tikai pēc tur galdiņā rezervācijas var dabūt, ka tur nevar tā tikt vienkārši tāpatās, vai es zinu kādu džeku, kam uzvanīt, viņš man atvērs sēdz durvis un pēkšņi klasiskais šitais, es zinu īpašnieku. Jā. Un viens patīkams bārs arī, man ir viens no top bāriem, kur es ar draugiem esmu gājis, baudīt vakaru, tas ir arī Vecrīgā viens tāds bārs, neredzēs nevienu izkārtni. Es par viņu uzzināju tikai tāpēc, ka tur bija vienreiz meistarklases kaut kāda dzēriena meistarklases, gāju pilnveidot savu zināšanas, un tādā veidā uzzināju par to bāru. Pēc tam es gāju vienkārši uz viņu jau kā zinādams. Jo pa lielam tu baigā reklāmu nekur nesaņemsi no viņa. Tā, ka tur kaut kur Instagramā, TikTokā un izkārtas nav, ka tu ejot garām, labu vietu varētu ieiet. Un tur vienkārši ir pagalmā, nekas nekopts pagalms, tāds izskatās, netīrs un kaut kādas riktīgās dzels vārti tādi. Un tad tur tāds pagarbiņš lejā aiziet un wow, tu ieraugi, wow, kas pa skaistu vietu,
kvalitīvu kokteļu. Protams, maz vietas tur iekšā, nav daudz galdiņu, bet tiešām, un tev iedod tādu. Tas ir diezgan populāri izteikti, bet tas arī, es uzskatu, tāds ir, kā kurā valstī, un tāds arī, trends varbūt. Jā. Trends, jo es jau uzskatu tāpatās pelnošāk vienmēr būs tie bāri, kas ir redzami. Varbūt es kļūdos, bet, it sevišķi, kā turists pa viņu uzzinās, tas ir tāds, kaut gan īstenībā tur ļoti daudz turisti ir. Varbūt no tā paša TikTok. Tas kaut kā nonāk. Es neesmu iezinājies, kā viņi sasniedz savu auditoriju, tie bāri, bet, jā. Paturpinot mazliet vēl par Vecrīgu, es tev vēl vienu lietu gribēju pavaicāt. Nesen redzēju, kaut kur pie Rīgas domas, tur esot laikam 1 vai 2 bāri, kurus tā kā 90. tā kā atspied un tā, kas notiekās ar to? Es arī redzēju tieši to pašu, es redzēju postu, un es pat pāršēroju viņu baigi tur tā nepētot dziļi, kas tur viņu to interviju sniedzas vai kas, bet es pakontaktējos ar saviem amatbrāļiem, jo mums Latvijas Bārmeņu federācijā ir grupa, kur mēs apmainamies ar savām, ko mēs esam novērojuši, varbūt kādas idejas, ja mēs nevar ko atrast, kaut alkohola specifisku vai vēl kaut ko. Un te es iemetu šo video, un man pāris kolēģi saka, tas ir politika. Ko tu tici tā? Un tad atkal daudzi, kas saka, man pirmais šoks bija tāds, vai tiešām mūsdienās kaut kas tāds ir iespējams, jo tā kā tur tas intervē, ka viņš ir vienkārši kā īpašnieks izstumts ārā no sava bāra bez mazai, izkrāpta nauda, un rekur sēž 20 veči bārā, aizslēguši durvis, aizlīmē logus, nelaiž iekšā, policiju 80 reizes tur saukta, tur tas scenārijs, un liekas, vai tur kaut kas, ja tu tās, vairākas reizes to video nosties to interviju, sāc domāt, vai tur tiešām kaut kas nav apakšā, vai tik tur nav, viņš nemaksājis kādu īri vai vēl kaut ko. Zin kā, es nemīlu baigi tērēt laiku tur pētot, jo es neesmu tik iekšā dziļi politikā, bet tā kā savu nozara aizstāvot, man bija tāds bļoviens, nopietni. Šoks vispār, bišķi uznāca tāds, pretīgi tāds sajūta, vai tiešām tā var tagad, viss viltot dokumenti, mēs tev atveram. Un ja tā būtu, tā kā kādreiz 90. Tu liekas, tu esi ieguldījis tik daudz darba tajā bārā, tev ir foršs tur biznesiņš vēl kaut kas, un tev vienkārši vienā dienā vienkārši pastum malā. Jo es domāju, kad ir tagad arī mūsdienās, kaut kādi augstāk tāvoši cilvēki, kam ir bišķīt vairāk peso un kas var, ja savu ietekmi bišķīt iebīdīt. Līdzīgi kā, pieņemsim, ņemot vērā, man, gribās kādreiz nākotnē atvērt vaļā bāru, man ir tāda, bišķīt vēlmīte Ventspilī. Tāpēc, ka mana sieva ir no Ventspils, es ļoti daudz brīvdienas tur esmu pavadījis, nav tur labas vietas, kur aiziet. Ir pāris kaut kādas tagad saradušās, bet šur tur vēl var labāk, un tiešām tādu, un tur ir daudz pirktspējīgi cilvēki, kas varētu nākt baudīt. Ja man liekas, Liepājā diezgan ok ir ar to piedāvājumu. Kaut kāda nakts dzīve notiek. Bet Ventspilī, švaki. Vienmēr bija Klondike, tagad kaut kas Klondaikas vietā tur atkal atvērās. Un kas, un es jau saku, atver var, tā Lemberga laikos tā netiek tiekšā. Tur tikai caur Lembergu. Un tas arī man liekas, ja tu esi labs uzņēmējs, labs profesionāls savā arodā, kāpēc es nevarētu atvērt jebkurā pilsētā bāru, Man jāpazīst tagad visi priekšnieki, man jāpazīst visi deputāti tajā konkrētajā un, jāpiekukuļo kaut kādā veidā, lai es varētu, vai es vienkārši esmu labs pats pa sevi, man ir labs vārds vai laba ideja, mega laba, kas jums tieši pilsētā iedos vēl papildus kaut kādus, tiešām, jums arī vasarā turisms, Liepāja, Ventspils, tās ir vasaras izteiktākie galamērķi, tā kā tā, kā ir visādi var būt par šo. Es domāju, ka par Vecrīgu mēs varam pēc tam vēl pēc podcastu parunāties, bet izstāst par to flyeringu. Jā. Kas ir flyerings? Saprot, tas ir tas bāra šovs, kur mētā pudeles un tā. Jā, tas ir principā
galvenokārt ikdienā mētāt pudeles aiz bāra, tu to dari ļoti minimāli, vai šeikeri, vai kā. Jā, tas ir kāds mazs šova elements, kā jau iepriekš minēju, piesaistīt sev uzmanību. Bet galvenokārt tas ir bārmenis, novirziens, bārmeņu kategorijā novirziens, tāds šovu bārmenis, kas gatavojās sacensībām, kas izpilda šovu uz skatuves, pa pasauli notiek daudz un dažādas sacensības, flyer kategorijā. Un tu gatavo savu iznācienu 4 minūtes, perfektu, noslīpētu šovu, skaistu, skatāmu, ar mūziku, ko tu pats esi miksējis. Un, es zinu, ka mums pat ir sagatavots tas video, varbūt mēs varam uzlikt uz ekrānu, paskatīties īsumā, kā tas apmēram izstāda, vismaz kaut kādu nelielu fragmentiņu. Drīkst arī pakomentēt? Es nezinu, mēs liksim mūziku virsū. Var pakomentēt, jā? Tad mēs, tā doma ir, ka to var darīt jebkurā vietā. Fly, tai arī ar to mēs esam. Fly nozīmē lidot, un mēs lidojam pa visu pasauli. Mēs esam bijuši Ķīnā, Taivānā, Madeirā, nesen bijām Tā ir daļa. Nu, tad fly tai. Tā ir kaklasaite, jeb šo tauriņš mūsu gadījumā, kas raksturo bārmeni. Tā ir viena no tādām, prikida elementiem, kas raksturo bārmeni. Štrūbāns, es vairāk bija tās priekšaut. Ap roku liekamās, man liekas, tās, kā viņas saucās pat es arī aizmirsu. Nu, bet es zinu, par ko es runāju. Tas ir, man liekas, kas iedod tādu savu stiliņu. Jā. Es arī viņus izmantoju šādi, tad, lai es, kreklu piespiestu. Un strādājot, viņš tev gan stilistiski iedod savu. Viņš arī palīdz kaut kā, tev kreklis, ja tu esi uzlocījis, citreiz viņš tev tur nāk nost un sevišķi šeikojot vēl ko, jo tu jau visu laiku darbojies tām rokām un sevišķi mums tas ir svarīgi, lai būtu ērti, bet priekšautos mums ir grūti tur mētāt šovu. Tā pārsvarā mums ir tas solīdais. Izstāst varbūt, cik ilgi ir jātrenējās tādam šovam? Mans pirmais šovs bija, ka es biju notrenējies 6-8 mēnešus, ja nemaldos, tā, ka dienā zālē. Bet tas šovs, es varu atskatoties uz to šovu, man ir video, man liekas, Dievs, protams, ar kaut ko ir jāsāk, Tas bija kaut kāds, pēc tam dziļāk pastāstīšu par to pasākumu nedaudz, bet... Cik reiz tu nomet? Man tur nokrita diezgan daudz, bet trakākais ir tas, kad es sastresojoties pirms šovu sagriezu pirkstu, tinot savas pudeles, mēs viņas sagatavojam, lai mums neslīd rokas uz viņām tik ļoti ar izolēni. Tad palielam elektroizolēni parasto, tikai smuki baltu, tad mums tur savas logocītas uz pudelēm un tā. Palielam parasti stikla pudeli, tā ir monina sirbs izmazgāts un vienkārši uztaisīts. Un priekš šovu mums ir sapildīts tā kā vajag, viss tur sagatavojuši esam visu, un es ņēmu nost vienu geizeru no vienas pudeles, un vienai pudelei kakliņš bija noplīsis, es to nemanīju, un es tā skrūvēju un iegriezu rokā. Un es jau tas mans pirmais šovs, es esmu sastresojies, un man vienkārši asins pa īkši tā tek vistur, un man pēc pusstundas jākāpj uz skatuves, un tas bija, vēl tajā laikā bija uz Citadeles iela, tur bija tāds bāriņš, klubiņš apakšā, kur bija tad reperu pasākums, riktīgais kaut kāds, un tur tāds, davai, paiehaļ, un tas šovs bija, skatos tiem trikiem, viss nepārliecināts, vēl kaut kas, tad pēc tam uzreiz nākamais šovs man bija tajā pašā dienā Coyote Flies skatos ar Hennessy promociju, bija tajā laikā Hennessy pudeles bija jāmētā. Un ar sagriezt roku. Jā, un un arī tu atbrauc ar savām pudelēm, ar kurām tu viņām trenējies. Protams, tu ar jebkuru pudeli varu visu kaut ko parādīt, bet daudzus trikus tu nevar parādīt, citu viņi nelien šeikerī.
un tev iedod apaļo resno Hennessy pudeli. Ar šito tev būs jārātīgi. Tu tāds vēl trakāk, ak, Dievs. Nu, tagad man nebūtu problēma ar to izdomāt vēl papildus elementus, bet tad tev tā pieredze nebija. Un tad es vienmēr saku cilvēkiem, bārmeņiem, viegli ir, salīdzinoši viegli startēt sacensībās ir tikai ar savu izdomātu kokteili. Mums bārmeņiem notiek sacensības daudz un dažādas. Es arī startēju klasika kategorijā pagājušajā gadu, starp citu. Pēc tam par to pastāstīsim. Tur tev ir jāizdomā tikai kokteils un jānoslīpē savā vienkārši pagatavošana. Vienkārši stāv un pagatavo kokteili. Flyerā, lai tu uzskatu skatos un noblies savu iznācienu, tev ir jādomā par trikiem, par choreogrāfiju, par mūziku, un pēc tam vēl tas viss salikt kopā, un šova laikā jāpagatavo kokteļi. Domāju, cik daudz tev galvā maļās viss, kas, lai tev būtu tik perfekta koncentrācija uz triku izpildu, plus vēl, lai tu precīzi ielietu konkrēto daudzumu kokteilim, un lai beigās arī baudāms kokteils skaists būtu. Un iekļautos mūzikas ritmā. Un vēl laikā, 4 minūtēs vai 5 minūtēs. Kāpēc 4 vai 5 minūtēs? Tāds parasti visbiežāk ir nolikums, lai tas nav tā, jo arī mums prasa bieži vien šovs, pats šovs ir, atsevišķi no sacensībām, tur ir salikts tādas skatāmākās lietas, uz šovu vairāk, ne tik uz sarežģītību, jo nevienmēr sarežģīts ir skatāms. Pats zini. Un cilvēki mums prasa pasākumos, kāpēc mums šovs nav... Mums smieklīgi vienreiz bija, mums vajag stundu garu šovu, kā tas ir no vietas. Kad cilvēki tagad skatīsies stundu, kā mēs mētājam pudeles, jā. Man liekas, ka tas būs cilvēkiem garlaicīgi. Tāpat kā iluzionis, viņš nedarbojās tur 3 stundas, tagad nerādīs vienu to pašu triku, bezmaz uz riņķi, Viņam ir portfelī kaut kas, ko viņš maksimāli parāda, un tas arī viss. Un mums arī ir tie sabūvēts tas šovs, tā komplicēta, smuki, progresīvā stāv uz augšu, un beigās ir uguns tur, un bams. Tad tu atkārto. Nav viņš skatāms. Un cilvēku uzmanību tu nevar noturēt uz kaut kādu tādu stundu, maksimāli 10 minūtes. Esam taisījuši 20 minūšu šovu, ka mēs taisam 2 solo šovus un tandēmus, un tad var noturēt vēl, kad ir iznāciens, tad ir atpūtiņi cilvēkiem, tad tur kaut kādā momentā atkal iznāciens, atpūtiņi un tā, jo vienā veselā tu nevar noturēt to uzmanību. Es atceros, mēs pat vienreiz uz vienu pasākumu mēģinājām kombinēt Kirtas šovs, plus vēl attiecīgi meistarklasu, un tad tas forši, tā ir laba sinerģija, bārs, un kur es, man liekas, vienmēr par bāru šovu no pasūtītājiem dzirdu, bet pēc tam varētu tur bāru, lai tur arī kaut ko tur pamētā un tā. Bet man liekas, ka tas tā īsti nav. Varbūt nestrādā īsti. Jā, mums bieži tie, kas arī nezinātāji par bārmeņu šovu raksta, tu varētu pastrādāt, ar bārmeņu šovu tu varētu pastrādāt. Es saku, bārmeņu šovs ir atsevišķs mākslinieku uznāciens. Tāpat kā mūziķis atnāk uz skatuves, sagatavots iepriekš visas performances. Mēs esam mākslinieki. Tas ir mūsu māksla, mēs uzkāpjam uz skatuves ar savu portatīvo bāru, parādam visu maksimumu. Aiz bāra, tev ir hi-hi-ha-ha, kaut kāds tur kokteils, es varu kādu triku uztaisīt, mazu performanci, bet tev neviens cilvēks negaidīs 8 minūtes kokteili. Iedomājies, Māra tagad pienāc pie manis, uztais man vienu Negroni. Nav problēma, vecīda. Un tad es sāku mētāt tur savu šovu, tur viens ielējiens, pagājuši 4 minūtes, es tur esmu līdz pusē ticis, pieņemsim, man šovu programma pusē tikai ir, un tad man tur tā rinda tā lēnām nāk, un tas saucās kā dabūt 150 neapmierināts klients un vienu apmierinātu. Tikmēr jau tu klients būs jau pats jau sajauts jau rumkolu, kamēr tu tā esi. Un, protams, kad ir, kas vēl blakus tev izbaudīs to visu procesu, kā es tur mētāju un taisu elements, bet vislabāk tas ir tā, ka tas ir tāds kā viņš to izdarīja, parādīs vēlreiz, tu parādi, un tas ir strādājot ātri, tā ir tehnika. Tas, starp citu, tā arī ir ka mēs iepriekš pieķērāmies tam salējējiem vai bārmenim profesionālam, tad katram profesionālam bārmenim uzskata, ka ir kaut kāda sava tehnika, ar ko viņš var, kā saka, ar lepnumu. Viņš
pārliecināts par savām darbībām, ar stilu strādā skaisti, eleganti, vai manā gadījumā tas ir nedaudz kaut kāda oziņa, kaut kāds šovs, kaut kāds šķidrums aiziet gaisā, pārlējiens, kaut kāds mazais triks, kas piesaista uzmanību. Bet, es vienmēr uzskatu, tāpatās gālā iznākums ir kvalitīvs, garšīgs, baudāms kokteils. Jā. Cik maksā bāršos? Bāršos nav noslēpums, ja mums ir solo šovs, tas ir aptuveni 280 €, un ja ir tandēms, jo palielam tas ir uzreiz 2, mēs abi braucam, kas ir arī, protams, iespaidīgāks, tas maksā 550 plus PVN. Un, un par cenu īstenībā varu piemetināt to, ka bieži vien ir tāds 10 minūtes. 4 tu tā? 10 ir tandēms. Tas ir tandēmā, jā. 4 minūtes tas ir sacensībās. Sacensībās. Jā, okay. Tas parasti 4 minūtes. Šovu mēs esam pagarinājuši, lai tas ir, ilgāk bauda skatītājiem, bet tajā pašā laikā, lai nav pagaru. Tas tāds vidējais līdz 10 minūtēm. Solo ir 8-7 minūtes, tandēms ir 10 minūtes. Un tā cena ir, ļoti daudz sfērā ir, kas pilnībā saprot to cenu. Tu esi mākslinieks, vēl jau vairāk, atrod vēl kādu Latvijā, kas to var izdarīt kvalitīvi. Atrod. Nav jau. Mums tā ir baigā māksla īstenībā. Ja es tā pātro uzmetu, sanāk laikam eiro sekundē. Varbūt es ritīgi kļūdos, bet... Zini, ir tāds stāsts par Picasso. Varbūt, ka jau ir dzirdēts par to cenas veidošanos. Cik viņš ir ieguldījis... sāksim no otra gala. Cilvēks pienāk, prasa, klausies, uzglezno man ļoti labu gleznu, skaistu. Viņš tāds, tur 10 minūtēs, lūdzu, 1 miljons glezna. Un viņš tāds cilvēks prasa, ko? Miljons? Tur reāli 10 minūtes ieguldīja savu darbu, uzskatīja, ka, viņš saka, 10 minūtes es ieguldīju šī brīdī, bet pirms tam, lai es 10 minūtēs šo gleznu uzgleznot, es ieguldījis 35 gadus dienā, to vien darot, sēžot un pilnveidojot savu mākslu. Es vienmēr to ņemu kā salīdzinājumu, jo tajās 10 minūtēs, ko mēs esam ielikuši, ir gadi. Dienā pilnveidot sevi, trikus, griestas, rokas, traumas. Es gan arī sev ar pudeli vēderu pāršaut tā, ka bija, ir viss kaut kas ir bijis, un braukuši esam pa sacensībām, pa visādām pasaules valstīm, kāpjot uz skatus, lai tu vari to pārliecību iegūt. Jo pēc tam jau tas šovs vairs nav skatāms, ja tu nebūsi pārliecināts uz tā skatus, un tu to pārliecību dabūni tikai tā. Startējot sacensībās. Un cena, kam ir dārga, kam ir lēti, un tā, kā es parasti saku saviem draugiem, sametaties kopā, kas nevar tā. Sametaties kopā, katrs pa 50 un labs šovs sanāks. Vai uz lielāku kompāniju, tur nezinu, katram kaut vai 5 un tur jau visnībā. Tieši tā, un izdalot uz to cilvēku daudzumu lielā pasākumā, tas, bieži vien cilvēks ir gatavs tur maksāt entos tūkstošus par dekorācijām, kuras varbūt pat citu cilvēks viņas nepamana, varbūt, Tas nav mazsvarīgi, tas ir svarīgi. Pēc ir šovs, vai arī citreiz ir otrādāk, kad pasākuma budžetā paliek kaut kāds krikumiņš, ko lai vēl paņem, uzaicināsim bārmeņus, klausies, Linārdu, tiekat? Mums tā vēl krikumiņš palika. Tu varēsi par dekoratoriem paskatīties. Mums ir epizode tagad šonadēļ iznāk tieši par dekoratoriem un cik dekoratori īstenībā no tā saņem. Es domāju, ka tu varbūt bišķiņ noškēsies no tā. Jo viss ir tajos rekvizītos aiziet. Es arī bieži vien par to esmu iedomājis, jo ja tādas tiešām es esmu tajos pasākumos, tādos augsta līmeņa pasākumos, ja tā var teikt, bijis, kur tiešām skaties, wow, ne tikai darbs to visu salikt kopā, to redzējumu, baigajam redzējumam jābūt ir. Ne visi to var izdarīt, un man, piemēram, redzējumi vispār nav uz dekorācijām. Bet, kamēr mums vēl ir laiks, es tev gribēju par Madeiru paprasīt.
Jā. Bija uz pasaules bārmeņu čempionāts. Jā. Kas tur notikās? Tu tagad esi Latvijas labākais bārmenis? Vai tas ir paskaļi teikts, varbūt, jo ļoti daudz bārmeņu Latvijas labi bārmeņi nepiedalījās, varbūt. Bet tas ir varbūt lauciņš, akmentiņš viņa lauciņā, varbūt tāpēc, kāpēc nepiedalījās. Jā. Katru gadu mums notiek vietējā atlase Latvijā. Un labākais bārmenis, kas piedalās atlasē, brauc pārstāvēt valsti. Katru gadu valsts mainās. Līdzīgi kā, nezinu, ko es varu ātru Eirovīziju. Katru gadu Eirovīziju mainās, kurā valstī vai hokeja čempionāts citā valstī. Vinēju šo vietējo atlasi. Starp citu jau 3. gadu braucu pārstāvēt valsti, bet šīs gads bija interesants, pagājušais sanāk jau, 24. gads tas jau bija. Bija interesants ar to, kad es izdomāju, ka beidzot savus spēkus izmēģināšu tikai klasikā. Ko es tikko stāstīju, ka klasika ir tikai kokteļu pagatavošana. Skaista tehnika, tu izstāsti savu stāstu, tad tu 7 minūtes gatavo savu kokteili, 5 porcijas žūrijai bildēm uz skatuves. Bet iepriekšējos gadus vienmēr es braucu ar flyeru, ar šovu, kad ne tikai kokteļus tu taisi, bet tu visu to mētā, tās 4 minūtes tu skatus rādi savu labāko šovu. Un starp citu mans kolēģis, ar ko mēs Flightajā darbojamies kopā, Romāns, brauc ar flyeru, startēt no Latvijas, un es braucu klasikā, jo es vinēju šeit. Un sanāca ļoti, ļoti labs starts, ņemot vērā, ka tās bija manas, ja nemaldos, tikai 3. vai 4. sacensības klasika kategorijā, jo vienmēr esmu startējis flyerā tikai ar šovu, un tu esi pieredzis laiku, ko mētāt, kaut ko man pilnīgi gribējās Madeirā uz skatuves, bišķi uzmest kaut kādu šoviņu iedot, jo tev tur tiešām ir solidējā cieņā pret visu to, ko tu dari, skaisti, eleganti pagatavo savu pilnībā savu radītu kokteili. Tā arī ir tās sacensības, kāpēc viņas ir interesantas, jo tev sponsoru produktu iedod kaut kādus konkrētus izējvielas produktus, un no šiem produktiem tev ir jāpagatavo savus perfektais, balansētais kokteils, perfekts konkrētā kategorijā. Mūsu izloze Latvijai bija pagājušajā gada long drink kategorija, un vinēju. Izlozē to kategoriju, bet tie dzērieni, ar kuriem tu strādā, to tu pats izvēlies? Nē, tev ir sponsoru produkti, kas ir galvenie obligātie, kas ir jāizmanto. Manā gadījumā tas bija džins un Madeiras vīns, jo Madeirā notika pasaules čempionāts. Jā, viņu London Dry džins, bet viņu zīmols iedotais no konkrētā alkohola izplatītāja. Kā ir, ja tev, piemēram, ja tu esi tur, teiksim, ambasadors kādam konkrētam džinām, un tu to arī drīksti iekļaut tanī sacensību nolikumā, nē. Tev ir jāizmanto tikai viņu. Jā. Es drīkstu papildus sastāvdaļas izmantot kādas. Es, pieņemsim, izvēlējos aperolu, viņu nevajadzēja izmantot, bet es viņu ieliku kokteļu kombinācijā savā kalkulācijā. Tad laimu sulu pats ielieku sīrupu, es pats varu izdomāt kādu, ja man tas ir nepieciešams manā kategorijā. Jo long drink kokteilis ir jābūt viegli dzeramam, atsvaidzinošanam, baudāmam, ilgi baudāmam, tā varētu teikt. Viņš nedrīkst būt tāds šausmīgi intensīvs un stiprs, vai tajā pašā laikā arī pārāk salds. Viņam jābūt labi sabalansētam un ilgi baudāmam. Un, protams, vienmēr kokteili tu būvē tā, lai tev būtu kār pēc otrā. Lai vēl varētu vēl vienu izdzert. Un ja tev pašam ir tā sajūta, un, protams, būvējot kokteili. Tāda laba pēcgaršana, Jā. Un viņš tāds tiešām vasarīgs sanāca, labs, patīkams, sabalansēts un ar skaistu dekorāciju. Dekorācija tas ir cits stāsts, lai izveidot labu dekorāciju sacensībām. Tur arī mākslinieciskais jāliek iekšā, rokdarba, vai tu esi skolā kādreiz mācījies. Lipināt kaut ko kopā. Un tā beigās sanāca, kad novinēju pasaules čempionātu ar labāko kokteili Wink and Drink. Jeb šo piemiet dzer acis un dzer. Šitais te
Ko es te gribēju vēl pavaicāt? Kas ir tās, varbūt, iespējas, vai kas ir tās durvis, kas ir dēļ tā konkursa, teiksim, tev pavārds, kas ir jaunas kaut kādas iespējas, kas tev ir pavērušās dēļ tā? Īsti varbūt nav tādas konkrēti. Varbūt cilvēki vairāk bišķi parunāja par bārmeņiem. Bija tāds maziņš bums pēc pasaules čempionāta, kad aicināja kaut kādas intervijas sniedzu. Arī tāpat TV3 mēs bijām aizbraukuši iedot interviju. Un es ceru, ka ar šo katru reizi cilvēkiem iedot vairāk nedaudz skaidrības arī pa mūsu sfēru, kā tad veidojās labs bārmenis, dzērienu kultūra, ka tā nav tikai tupa nodzeršanās, tā ir arī vesela īstenībā māksla zinātne, jo, lai radītu, pieņemsim to pašu dzērienu, tur ir vesela zinātne apakšā, ja? Lai viņš tas vīns būtu tāds, lai tas viskijs būtu tāds, un pēc tam mēs esam tie galvenie cilvēki, kas to visu miksē kopā, un esat jūs, kas to visu bauda, un uzsvars bauda. Bauda, un caur sacensībām, caur visu šo, tad ir tāds, piāriņš varbūt tam visam uzreiz, wow, un ļoti daudz atbalsta bija, ļoti daudz tādu cilvēku pat rakstīja, kad es negaidīju patīkams sajūtas. Prezidents nezināja? Kāda? Prezidents nezināja? Nē. Viņš tāpēc, ka alkoholu nedrīkst jau reklamēt. Ja, bet ir jau bezalkohols. Tur jau tā lieta, un te ir vienmēr tas, kad televīzijā, nē, ko, tāpēc, kad alkohols, nē, draugi mīļie, mūsdienās ir tik daudz, idejas bezalkoholiskiem, ko mēs tik neesam radījuši, lai būtu cilvēkam vispār, lai viņu neabežot to nelietotāju, pieņemsim. Vai, tu esi lietotājs, bet tajā vakarā tu nevēlies lietot. Lai tu, zin kā, ir tas, tie bārā tev ir bijis tā, ko tu pirmais dari? Ne jau tas sāc dejot uzreiz. Tu ieej pie bāra pirmā dzēriņa, paņem, ne? Vienmēr, ko tev vajag rokās. Lai tu atvērtos, iejustos, jebkurā pasākumā tas pirmais sākās ar, bāriņš, pirmais dzēriens, un te ir tas moments, ko, ja es nelietoju? Ko es paņemšu ūdeni, tā kā loks? Var īstenībā, jā. Var. Es esmu gājis arī gan uz bāriem, uz klubiem un tā tālāk arī ņēmis bezalkoholiskos un pilnīgi... Nē, bezalkoholiskos, bet tu ar ūdeni staigāt... Arī ar ūdeni, jā. Kāpēc ne? Nē, jā, bet cilvēkiem ir tā, daudziem ir tā psiholoģiskā, ka viņam vajag, nezinu, tur kokteili. Es arī gribu kokteili. Tev ir kokteils. Jā. Jūs tur visi dzerat kokteļus, kāpēc man ir jādzer ūdens? Man sievši tā bija vienmēr. Es stūrēju, vai tur es nevaru dzert, kad viņi bija stāvoklī vai kas. Tad jūs dzerat visi te vakarā kokteļus, man jādzer suliņi. Kāpēc? Par ko es esmu sliktāk? Uztais man garšīgi kokteili. Un tad ļoti daudz mūsdienās var novērtēt, ļoti daudz. Un tas vien paliek vien populārāk. Mums tur bija bijuši pasākumi, kur tikai bezalkoholiskā tēma, un cilvēki pie bāra vienkārši visu vakar dzert, viņam uztais tādu mindfuck, ka viņi garšo tā kā gandrīz alkoholiski, bet viņi ir bezalkoholiski. Un tur, labi, diseni. Es saku, jā, visu vakar bezalkoholiski dzert. Jā? Man jau liekas štirī. Jā. Tas nē, tāds. Tu vari to mazliet... varbūt kaut kāds tur... Saido, noķert. Bet tas ir tāds rēcīgais, ka viņš jau tur... Bet tas ir, redzēju, daudziem cilvēkiem ir grūti, man liekas, atslāpt vispār, piemēram, aiziet uz kaut kādu klubiņu padajot un atslāpt, ja nav kaut kāds tur, nezinu, viskijs vai... Es pilnībā saprotu tos cilvēkus. Man ir līdzīgi bijis. Bet, kas, man liekas, ir pats interesantākais, ir tad, ja tu nelieto alkoholu vispār, un tad aiziet uz klubiņu, tad atslāpt, tas ir kaivs, ka tu pats sev atļauj arī tās emocijas, arī tad, ja tu neesi. Un balīte beigās ir tikpat laba. Jā, tieši tā. Tas viss ir galvā. Tas viss ir, tu vari mājās braukt ar mašīnu, un tev nav paģirs nākamā dienā un tā tālāk. Bet runājot par to tonusu, pieņemsim, ja runājam par pasākumiem, tad man ir bijuši tādas reizes, ka man obligāti vajag savu 40-nieku pirms starta, pat pirms pasaules čempionāta starta. Lai noņemtu to šausmīgo tādu, tā kā pirmo, tad tu iešau savu, es to varu atklāt pateikt. Ļoti daudz mūziķi to dara, tas ir normāli. Man atkal redzēja, mūziķiem, man liekas, ir forši konjaks, teiksim.
kas, tīri balsts, teiksim, sasaukt vai citiem tas prasās. Mūziķi arī, viņiem tā, lai foršāku ballītu, tā, bieži vien arī iedzer kādu dzērienu. Man pieņemsim ir tāds, ka man ir principā tāds, pilnīgi tabū, ka, nē, savādāk, es varbūt kādu joku varu pateikt pussekundi pa vēlu, kaut kur. Koncentrācija pazūd kaut kur, jā. Tā mazā niansīta, tā ir tā, kas nenormāli daudz ko maina īstenībā, un tāpēc es cenšos vispār bez tā kā iztikt. Katram savs. Man ir atkal tāds, kad man citreiz, lai es vēl labāk ieblīstu to šovu un būtu tāds atvērtāks, jo bieži vien ir bijis tā, ka tu atbrauc uz pasākumu, ka viņam ir balīti jau uz beigām iet, jo viss tur wow, bārmeņu šovs, tāds ieradies, es tāds taisnu muguru tikko, stelē savu bāru augšā un tāds vāc, tā kā jādabūn jau mūdiņš augšā. Tu nevari dabūt. Tu esi tikko, nosēdējis 2 stundas mašīnā, braucis līdz tur, kultūras centram vai līdz kurienai. Un tagad tev ir kaut kā jādabūn tas tonus, tā kā viņiem ir, ka viņiem ir te forši, un tev jābūt ir jāiekāp tajā, tā kā tēlā. Un tad grūti, un tad paņem to vienu 40 nieciņu, un vieglāk tas viss notiek. Pirms mēs tuvojamies beigu daļai izstāst varbūt par vēl vienu lietu. Es pamanīju, ka tev esot kaut kāda čipši, ko tu taisi vai kaut kas. Forši, ka es jau biju aizmirst. Man tev ir maz dāvniņa. Zin kā, bārmeņi bieži vien dod dzērienus. Es nāku ar čipšiem. Ņemšu no bārmeņa par uzņēmēju vai ražotāju. Paskatīsimies. Jā, tas tev. Oh my Crisp saucās. Jā, tas ir mans otrs auklētais bērniņš tikko nesen, kā saka, nācis pasaulē, nācis klajā visa veida kaltēti augļu čipši Oh my Crisp. Un tur nav tikai, es biju redzējis, ka ir visādi apelsīni un tā kā citus augļi, bet te es skatos ir arī, kas ir laikam bumbieri, ananās un tādas lietas. No visa padruskai, kā saka. Šeit ir, es esmu iedevis tev tādas, lai tu vari pagaršot dažādus augļu čipšus, jo pats populārākais ir tas, ar ko aizsākās visos bāros, restorānos, sāka laimu un apelsīnu. Es redzēju, ka dekorē ar, aizvietojot. Un tādā veidā arī radās šī ideja. Un tas ir tā arī kā dekors, ko var izmantot bārmeņi. Viņš ir pilnībā bez pievienotām nekādām vielām, vēl kaut kas baudām uzkoda, vai arī papildinot tavu dzērienu ēdienu, kā dekorējot estētiski skaists. Un vislabākais, ka tas ilgi var glabāties, stāvēt gadu kaut kur aptuveni. Tā. Arī pēc tam, kad ir atvērts? Vai? Jā, galvenais uzglabāt pareizā. Un šitā ir tāda baiga aizraušanās no bārmeņa. Kur var nopirkt? Nopirkt var, ja mēs runājam par veikaliem, tad tie ir Gemus un Superalko veikali pagaidām. Un internetu veikals omegacrisp.com, mūsu internetu veikals, kur pasūti un sev tuvākajā Omnivā dabūna. Uz ārzemēm arī var pasūtīt? Pagaidām tikai Baltija, kur Omniju pieejama, bet mēs uz to iesim noteikti, jo mēs uzreiz skatoties uz to produktu radījām ar kolēģi Romānu, kad mēs gribam iet uz eksportu. Uz starptautisko. Jā, jo tas produkts nesanāk lēts un viņš nav piesūcināts ar kaut kādām vielām, lai dabūtu svaru. Viņš ir pilnībā naturāls, izkaltēts. Zin kā smējās, ka kādreiz vecmāmiņa savus ābolīšus kaltēja pie krāsniņas. Un tagad mēs vienīgais apgraidojām reiz 100 to visu un visādiem produktiem, jebkādu augli, ko tu var iedomāties, praktiski to visu var uztaisīt dehidrētā čipsī. Un runājot par šo visu pasākumi, bārs, tas viss ir saistīts ar šo, jo viss tā arī sākās, jo mēs sākumā kaltējām priekš sevis uz pasākumiem. Lai atšķirtos nedaudz arī, jo visur vienmēr izmantoja svaigos. Tad tev tā tona vienkārši svaigie paliek pēc pasākuma, tad sapūst, tad tu neesi dabai draudzīgs baigi. Otrs, ar svaigu ir piņķerīgāk, vienmēr kaut kādas sulas, tur kaut kas, šitas ir vieglā formātā aizvedams lielā daudzumā uz lielu pasākumu, tad tev iedomājies, cik tev vajag dekorācijas, jo cilvēki jau mūsdienās jebkuru kokteili ne tikai garšo, bet mīl ar acīm. Instagram laikmets vajag skaisti.
Un tu bez dekorācijas nekā. Un ja tu neuzliksi kādam, tu, kur man dekorācija? Ja tu visu vakaru viņam lietas to dekorāciju, viņam bija tāds, kur man ķirsīts? Tas, man liekas, ir īpaši, ja tu, vai tas ir kaut kāds tāds pasākums, kur tu sagaidi, ka būs tāda, skaista, forša, garšīga dzēriena un tā, vai bārs, piemēram, kur tu samaksā, nezinu, 11 eiro par kokteili, un ja viņš pat neizskatīsies smuki, vai nebūs kaut kāds, tas odziņas, tas elements, tad parādīsies jautājums. Par ko es maksāju? Tas viņš neuzmet salto viņu taisot. Tieši tā. Un tāpēc, vajag, es uzskatu, vienmēr ir jāiedod pievienotā vērtība savam taisītajam, pagatavotajam kokteilim, dzērienam. Tā ir māksla, tā ir tehnika, tā ir personība aiz bāra, un beigās tas ir pats izskats kokteilim un garš. Un tā ir kaut kāda pievienotā vērtība, ar ko mēs varam katrs no bārmeņiem atšķirties. Uz tā nav ievadmuita ieviest? Es par to mums bija plāni ar to, un es neesmu pētījis par to, par šādiem veidu produktiem, bet tur mēs esam pētījuši tādu veidu produkti, ļoti maz ir. Vispār ļoti maz tāda tipa produkti, un ar to mēs arī lepojamies, kad ar kaut ko mēs varam atšķirties. Tā kā tā, Okay. Tas tā īsumā runājot par šo. Cerams, kad nogaršosi un sapratīs tēmu un feedbackiņu kādu iedos. Es tā noteikti iedošu feedbacku un tad paskatīsimies, kas un kā. Mēs noteikti varam ielikt arī aprakstā linku, kur atrast, kur var nopirkt. Un superīgi. Tā kā to mēs noteikti izdarīsim. Kas ir vēl viena lieta, ko es tev gribēju pavaicāt? Attiecīgi, mēs vienmēr lielā notikuma podcastu nobeidzam ar, noslēdzam ar jautājumu nākamajiem viesim. Un kas ir tas jautājums, ko tu gribētu pavaicāt nākamajiem viesim? Tas, laikam, būtu pa manu nozari. Un lai tāds, es prasīšu negatīvajā nozīmē, jo pozitīvais visiem ir tāds, skaisti. Mums vēl liekas liela daļa prasa negatīvajā. Jā, un tāpēc, lai kaut kādā ažiotāža par to visu būtu, kas ir pretīgākais kokteils, ko tu esi dzēris un kur? Wow, ok. Labi, varbūt nevajag oriģināli. Nē, es domāju, ka ļoti, ļoti oriģināli, bet man liekas, ka tur nāks atmiņā uzreiz visu šitās kaut kādas atmiņas, kad, kā kuram, kurā vecumā, tur vai 12 vai 14 vai kaut kādu moka pienu, tur vai kas, vai kādu. Man pat nesen viens draugs saka, bet moka taču ir, tāda bēšīga, gaiša brūnā krāsā. Es jums saku, nē, vecīt, tas tev nav bērnības vienkārši atmiņa, ka moka pienu visu laiku jāatskopā. Lielam tas ir kafijas, tāds, kafijas krāsņā viņai vajadzētu būt. Jā. Bet, tā kā tā, Lēnēt, vēlreiz liels paldies. Milzīgs paldies, ka uzaicināji, un cerams, kad kādā pasākumā tiksimies drīzumā. Jā, noteikti. Dāmas un kungi, šodien Lēnēts Grunmans pie mums ciemos ar Oh My Crisp un attiecīgi Bar Fly. Fly Tie, pareizi. Tā kā lielais notikums, skatāmies jaunākās epizodes sadarbībā ar Nordic Events un Skaņa gaisma. Un tiekamies jau pavisam drīz visās nākamajās epizodēs. Lai jums forša diena. Čau! Čau!